Nav noslēpums, ka mēs dzīvojam pasaulē, kur strauji attīstas tehnoloģijas, un lielāka mērā tam ir pozitīva ietekme uz mūsu dzīvi. Bet ir arī gadījumi, kad pieredze rāda, ka, ja tas nokļuva nepareizas rokas ar ļaunu nolūku, tas var sagādāt daudz nopietnu problēmu. Viena no tām, protams, ir deepfake radīšana ar mērķi diskreditēt tos, kam ir liela ietekme uz sabiedrību. Politiķiem, slavenībām, kas nāk par labu tiem, kas radīja un izplatīja šīs viltus ziņas. Mūsu podkāstī ir runa par deepfake, kas ir dezinformācija un viltotas ziņas, kas ir satura sintēzes metode, kuras pamatā ir mākslīgais intelekts. Viens no piemēriem, ka viltotas ziņas tiek veidotas ar mākslīgā intelekta palīdzību, ir neironu tīkla izmantošana, lai pārklātu satura fragmentus uz oriģinālu attēlu. Tādā veidā video vai audio ieraksta tiek aizstātas sejas, izteiksmes, balss, žesti. Mūsu podkāstā mēs aplūkojam tieši tādus gadījumus, kad mākslīgā intelekta spēks, kas iemiesots deepfake ar pasaules slavenību piedalīšanos, veica iespaidu uz skatītājiem, lietotājiem un izraisa skandālu, kā arī izskaidrojumi pēc kādam pazīmēm varēja saprast un atpazīt interneta publicētus materiālus, kuri nav nekas vairāk kā krapnieku darīšana. Politika, protams, ir viena no visaktuālākajām tēmām mūsdienu sabiedrībā, jo pasaulē notiekoši notikumi to veicina kā neko citu. Protams, viena no apspriestākajām tēmām ir Ukrainas un Krievijas karš, kas skar neticami lielu cilvēku skaitu. Atkarība no dzīves vietas, nacionālas un personiskas identitātes uzskatiem, cilvēkiem šajā jautājumā ir ļoti dažādi viedokļi, taču, protams, ir tādi, kas informatīvajā karā ietvaros cenšas pārliecināt cilvēkus par savu patiesību, kas viņuprāt ir vienīga, izmantojot jebkuras metodes, viena no kuram ir deepfake. Šoreiz par krāpniecības upuri kļuva Ukrainas prezidents Vladimirs Zelenskis, kura deepfake video vairākos sociālajos tīklos izplatījies kara sākumā 2022. gada 16. martā. Prezidents it kā esot aicinājis tautu nolikt ieročus un padoties. Vienlaicīgi ar viltus video izplatīšanu nezināmi hakeri veica kiberuzbrukumu nacionālajam kanālam ar nosaukumu Ukraina 24, uzlaužot slīdni, kas etērā atkārtoja to pašu, kas skanēja viltus video. Par laimi cilvēki ātri saprata, ka tas ir viltojums, un tas bija redzams gandrīz ar neapbruņotu aci, jo prezidenta runa bija atšķirīgs tonis un temps, kas bija pilnīgi atšķirīgs no patiesības. Sarežģītos kara laikus prezidents nereti parādas etēra vēršoties pie tautas, kas viņa balsī liek labi atcerieties. To, protams, krāpnieki nav ņēmuši vērā. Arī prezidenta tēls izraisīja neusticību. Galva bija pārāk liela, necilvēcīga attiecība pret ķermeni, pie kura tā bija piestiprināta. Tieši tas palīdzēja lielākai daļai cilvēku atpazīt viltojumu. Nedaudz vēlāk uzņēmuma Meta pārstāvji paziņoja, ka ir paveikuši lielu darbu, lai viltojums tiktu izņemts no visam viņu pārziņā esošiem medijiem. Mūsu komandas atklāja un noņēma dziļi viltotu video, kura prezidents Zelenskis sniedz paziņojumu, ko viņš nekad nav darījis. Tas parādījās it kā uzlausta vietne un pēc tam izplaties pa internetu, saka Meta drošības politikas vadītājs Nataniels Gleihers. Pēc tam viltojumu savā oficiālajā profilā sociālajā tīklā Instagram, kas ietilps uzņēmuma Meta, atspēkoja arī pats Vladimirs Zelenskis. Šīs piemērs ir tikai neliela daļa no gadījumiem, kas notiek internetā ar mākslīgā intelekta veikšanu. Pirms ticēt vai kopīgot informāciju, jums obligāti ir jāpārbauda tas autentiskums. Tāpēc mēs ierakstījām vairākas epizodes, kur stāstam par deepfake internetā, lai jums būtu vieglāk atšķirt dezinformāciju no reāliem notikumiem vai patiesas informācijas. Nevajag ticēt visam, ko redzat vai dzirdat internetā un sociālajos tīklos, jo to mērķis nevienmēr var būt labvēlīgs.